Labdien! Šodien noslēdzam Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas rīkoto interviju ciklu Ciemos ebreju vidusskolā, kas tika rīkots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekta Mana dažādā vienīgā Latvija ietvaros. Šodien uz noslēdzošo interviju esam aicinājuši mūsu skolas absolventu, vēsturnieku un muzeja ebreju Latvijā direktoru Ilju Lenski. Labdien, paldies, ka ieradāties! Sveiki! Tātad, kādas emocijas jūs jūtat apmeklējot ebreju vidusskolu pēc skolas absolvēšanas? Vienmēr patīkami. Kā jūs sevi raksturotu skolas laikā? Vai jūs bijat labs skolnieks? Es noteikti nebiju labs skolnieks. Es biju ieinteresēts dažos priekšmetos, bet es domāju, to labāk pajautāt skolotājiem. Kādas ir jūsu spilgtākās atmiņas par skolas laiku? Es domāju, ka skolas ārpus klases darbs, purimšpīle, bet arī Hanukas uzvedumi, droši vien tas ir spilgtākais. Tieši tas, kas uzreiz ienāk prātā un ko es ļoti labi vēl joprojām vizuāli atceros. Vai jūs skolas laikā gribējāt kļūt par vēsturnieku? Drīzāk nē. Bet, maniem vēsturi mani interesēja, bet, par vēsturnieku es droši vien sevi neredzēju toreiz. Tā bija situatīvā izvēle jau pēc skolas, ko, tur dažādi faktori ietekmē. Bet kā mani vēstures skolotāji skolā ielika interesi pret vēsturi, neapšaubāmi. Ko jūsuprāt ebreju vidusskola jums ir devusi tāda, kas jums palīdzēs tālāk dzīvē? Es teiktu, ka iemācīja nebaidīties no cilvēkiem un pārlieku nebaidīties no autoritātēm. Tas arī, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka jums ir veselīga izpratne par autoritātēm. Kā jūs nonācāt līdz savai pašreizējai profesijai? Pēc skolas absolvēšanas man bija faktiski divi varianti. Vai nu es studēju kultūras vadību, vai es studēju vēsturē. Vienkārši vēsturē es nonācu budžetā, tāpēc izvēlējos studēt vēsturi. Ar ko jūs ikdienā nodarbojaties kā vēsturnieks un muzeja direktors? Kā muzeja direktors es nodarbojos ar visu, absolūti ar visu, sākot ar projektu rakstīšanu, filmu konsultēšanu, izstāžu veidošanu, līdz mēbeļu staipīšanai kaut kādai no vienas mājas puses uz otru. Tas ir neizbēgami, kad jūs strādājat nelielā muzejā, kur īsti visi dara visu. Kā vēsturnieks es daru tas, kas vēsturniekam būtu jādara. Es pētu pagātnes liecības, mēģinu tās interpretēt un kaut kā nokomunicēt sabiedrībai. Bet tas vairāk notiek ar izstādēm, protams. Mazākā mērā ar rakstiem, jo es neesmu rakstošais cilvēks. Labi. Kāda ir patīkamākā un kāda ir grūtākā daļa jūsu profesijā? Patīkamākā daļa ir, kad tev galvā kaut kas saslēdzas, kad tu pēkšņi no izlasītiem dokumentiem, avotiem, no kaut kādas nesaprotamās amorfās faktu kaudzes, tu pēkšņi saproti, kā tas stāsts darbojas. Kas tur bija iekšā, kad tev vismaz šķiet, ka tu vari iedomāties, kā šī stāsta varoņi, kā viņi ir domājuši, kāda bija viņu motivācija, kāda viņa bija rīcība, tas ir patīkamākais. Un nepatīkamākais, jūs jautājāt, vai kas tur bija? Ka jebkurā darbā ir 90% darba nav saistīti ar jūsu, ar tiem pienākumiem, kurus jūs iedomājaties. Respektīvi, labi, ne 90, droši vien 70% tā, ko es daru, nav saistīts ar pētniecību. Tas var būt interesanti, varbūt es bieži vien iemācos kaut ko jaunu, bez šaubām, bet tā nav pētniecība. Kas jūs iedvesmo darbam? Vienlaikus iedvesmo
bet arī kaut kādā ziņā ierobežo un nospiež izcili priekšgājēji. Gan tie, teiksim, vecāka gadagājuma kolēģi, kas ir vēl joprojām dzīvi, un, teiksim, mūsu brīnišķīgais muzeja dibinātājs Martins Vestermanis, gan, protams, ka pagātnes vēsturnieki, ieskaitot to pašu Šimonu Dubnovu, kur vārdā skola ir nosaukta, un par kuru var runāt ļoti daudz, gan par viņa idejām, gan par viņa darbiem. Un, protams, ka viņi ļoti iedvesmo, bet arī viņi tas mazliet ir nospiedoši, cik daudz viņi ir paveikuši un cik maz mēs varam paveikt. Tiesgan viņi dzīvoja citā laikmetā. Viņi dzīvoja, to raksturoja bieži vien kā naftas lauku, kur tu vari iedurt vienkārši kaut kādu spieķi un sāk sist naftas strūklakā, jo relatīvi maz bija izpētīts. Un tev atklājumi ir visapkārt, mētājs vienkārši. Tagad zinātne darbojas citādi. Tagad zinātne ir diezgan sarežģīti organizēts process. Bet, protams, tev gribās būt pirmatklājējiem, kas tur reiz 3 gados publicē kaut kādu rakstu, kuru pēc tam vēl 70 gadus visi citē. Nu, ne visiem tas ir dots nekas. Kādi jums ir hobiji? Teiktu, ka nav. Nosauciet kādu interesantu faktu par sevi. Droši vien interesantākais un dīvainākais tas, ka es pilnībā, varbūt viens no ļoti nedaudziem cilvēkiem tagad Rīgā, kas pilnībā izauga ebreju kopienā. Respektīvi, sākot ar pirmsskolas gadiem, tad skola, nometnes visās iespējamās ebreju organizācijās, kopienas teātris, un tad atkal darbs kopienā, muzejā. Kāds būtu jūsu ieteikums mūsu skolas skolāniem? Izmantot tās iespējas, ko skola dod. Vispirms ebreju kultūras jomā. Tas ir diezgan unikāli. Skaidrs, ka tā ir vienīgā vieta Latvijā. Bet arī visās citās jomās. Skola, vispār studiju laiks, vēlāk arī universitāte, ir milzīgs iespēlēks, ka jums par brīvu ir pieejami milzīgi resursi. Izmantojiet to. Es varētu tagad ilgi uzskaitīt, ko es nebiju izmantojis savulaik skolā vai universitātē. Tad, lūk, izmantojiet tos resursus, kas jums ir pieejami. Noslēgumā nedaudz filozofisks jautājums. Kāda ir dzīves jēga? Dzīvei nav jēgas. Mums tas ir godīgi jāapzinās, ka nav dzīvei ne mērķa, ne jēgas. Un katrs pats veido savu dzīvi tā, lai viņam atskatoties uz dzīvi nebūtu pēc tam kauns vai nebūtu nožēla. Lai cilvēks varētu teikt, jā, es nodzīvoju labu dzīvi, un man pašam būtu interesanti izlasīt savu biogrāfiju. Es teiktu tā. Labi, paldies par sarunu. Lūdzu.